Čau! Šitas te ir Super Nintendo. Viena no labākajām konsolēm vispār. Man šausmīgi patīk. Viņš ir pēc dzeltenajiem kartridžiem, un viņš ir kopā ar, kad tu iedomājies Sega Mega Drive, Segas. Šis bija konkurents no Nintendo, bet Latvijā viņa praktiski nebija. Un manējais ir PAL modelis ar šitādu ērglīti virsū. PAL tas nozīmē, ka tā konsole tika tirgota Eiropas reģionā un pielāgota Eiropas video standartam. Pārējā pasaulē lielākā daļa lietoja NTSC, un atšķirība ir, iedomājies, 50 vienības un 60 vienības ātruma. Spēļu izstrādātāji ļoti reti ņēma vērā šīs reģiona atšķirības, un attiecīgi PAL spēles ir bišķiņ lēnākas, un daži uzskata, ka tas nav īstais. Un vispār es gribēju sev NTSC Super Nintendo, bet problēma ir tāda, Eiropā bija smuki, šāda, Amerikā bija NTSC modelis šāds, super neglīts, es tādu negribu. Un vēl bija Japānā NTSC, bet smuki, šādi. Problēma ir tajā, ka tas galīgi nav lēts prieks un labā stāvoklī viņi ir dārgi. Un te tālāk nāk sūdu pirkšana. Es ieraudzīju eBayā sludinājumu, Japāņu uzņēmums, kas tirgo šādas vecas konsoles, piedāvā. Kur mums ir kaudze ar Famicomiem. Par 30 eiro mēs izvilksim 3 jebkādus, nenotestēsim bez nekā, iemetīsim kastē un aizsūtīsim tev. Plus vēl ir 32 vai 33 eiro piegādes maksa, attiecīgi 60 eiro, bet zin kā, sūdu pirkšana, un tas ir pārsteigumiņš. Tām konsolēm nekas nenāk līdzi, un viņas ir nonākuši tajā kaudzē kā nestrādājošas. Man liekas šausmīgi interesanti un intriģējoši, kādu mēslu es esmu nopircis. Un es šo video netaisītu, ja tā kaste nebūtu atnākusi. Jā, labdien, šitas Super Nintendo Japānā saucās Famicom, tas ir nožēlojami. Fui, es mēģināšu savākties. Tātad, Super Nintendo, es gribēju vēl. Man patīk veci mēsli, man patīk pirkt visādus sūdus. Un es baigi sen to nebiju darījis. Tur ir jābūt iekšā 3 Super Famicomiem, un viņiem nav obligāti jāstrādā. Pilnīgi noteikti viņi ir saskrāpēti, pilnīgi noteikti viņi ir nodzeltējuši. Tas viss bija rakstīts sludinājumā. Šie ir eiro pret vienību, man šķiet lētākie Super Famicomi, kādi bija eBayā. Man vajag kādu NTSC Famicomu, un es patiesībā ceru, ka no šiem 3 es vienu salikšu. Gribētos. Bet es neraudāšu spilvenā, pat ja viņi visi 3 nestrādās. Katrs Famicoms ir ielikt šitādā te telefonā. Es esmu sagatavojis video vadu, un es esmu sagatavojis barokli. Un daži saka, bet Japānā taču ir tie 110 volti. 110 volti ir rozetē, un pēc tam baroklis viņus pārtais uz konsolē vajadzīgajiem 5, whatever, vai 9, tur. Tas ir vienalga. Ja tu ņem konsoles oriģinālo barokli šim reģionam piemērotu, tad viņam ir vienalga, ka tur ir mazāks tas spriegums. Problēma ir, piemēram, Sega Dreamcast. Viņam iekšā konsolē pašā ir baroklis, un viņš pārveido 110 voltus uz tiem vajadzīgajiem 12 un 5. Un tu viņā 220. Viņš šeit jau manas Eiropas baroklis pārtais 220 uz 5 un tālāk konsoli, jo viņi tur pati sadala, kam ko vajag. Tas īsāk sakot, fine. Vispareizākā rīcība būtu konsoli attaisīt vaļā, paskatīties, vai viss ir kārtībā, vai nav ūdens, šķidrums, vispārējais. Tad slēgt klāt un tad saprast, strādā vai nestrādā. Zeltens kā bomžu zobi, maliņa apsista, tātad kraukšķītis, viena šīta kājiņa lipīga, Nintendo Super Famicom Made in Japan. Cartridge ports izskatās normāls. Labi, kas man bišķi nepatīk, man nav Super Nintendo cartridge. Man ir tikai Super Darks Everdrives, kas maksā pār pa 200 eiro. Attiecīgi, jā, slēdz iekšā. Lampiņa iedegās, skaidrs, kaut kāda elektrība tur ir. Hurjas! Kaut kas nav labi. Kaut kas vispār nemaz nav labi. Man nav Japāņu kartridžu. Bet Everdrive'am taču būtu jāstrādā. Famicomam ar lipīgo kāju nestrādā video. Kaut kas raustās. Šis neizskatās tik sadzeltējis.
un nav tik briesmīgs kraukšķītis. Samuldēju, reku korpus ir ielausts. Ja mēs iespraužam spēli, tas ir aizdomīgi. Kaut kas nestrādā. Man ir vēl kaut kāds video kabelis. Kaut kā aizdomīgi. Nevar būt, ka viņiem visiem viens un tas pats defekts. Es nekad neesmu darbojies ar šiem Japāņu krāmiem. Bet pagaidi. Man taču tas video kabelis ir no NESa. Un es viņu paņēmu, jo mans Super Nintendo kabelis ir speciāli būvēts manam modificētajam Super Nintendo. Bet šis kabelis taču arī nav īsti normāls. Trešais Famicoms. Netīrs. Spalvas Japāņu. Ļoti netīrs. Kartridžu ports normāls. Jā. Problēma nav pašos Famicomos. Es neticu, ka viņiem ir viena un tā pati problēma. Problēma mans video vats. Fantastiskais ciemidiots. Īsāk sakot, kur ir Super Nintendo PAL konsoles barošanas bloks. Ar ko Super Nintendo PAL Eiropas versija un tikai Eiropas versija ir interesanta, šis barošanas bloks pārtaisa 230 voltus uz 9 voltiem. Pēc tam uz 5 voltiem pārtaisa iekšā esošais konsoles sprieguma regulētājs. Bet kas ir pilnīgi absolūti unikāli, pat starp visiem Famicomiem un visām pārējām konsolēm, ir tas, tev mājās pa mājām staigā maņstrāva. Un viņa tā tirinās. Viņas simboliņš ir šitāds te. Un barošanas bloki, visi barošanas bloki pārtaisa to elektrību par līdzstrāvu. Tādu simbols ir līnija punktiņa apakšā. Viņš tā kā izlīdzina, sakārto to sinusoīdu, īsāk sakot, uztaisa elektrību normālu lietojumu. Tev pa vadiem skraida kaut kāda draza, un pēc tam šitie viši barošanas bloki, viņi samaina to elektrību uz smukāku, sakārto, foršu un mazāku. PAL, Super Nintendo, maņstrāvas un līdzstrāvas konvertācija, to dara tāda lieta kā diožu tilts, ir iekšā konsolē, nevis barošanas blokā. PAL Super Nintendo sakārto elektrību pats. Šitas tikai samazina viņu uz mazāku. Tad izrādās, ka amerikāņu un japāņu konsoles to nedara pašas, un viņām to dara baroklis. Un izrādās, ka Japānā Super Famicomiem dažreiz nenāca līdzi barokļi, jo viņi domāja, ka lietotāji izmantos parastā Famicom barokli, dzelteno kartridžu konsoles barokli. Varbūt es nokurināju konsoles, varbūt nē, bet tas bija ļoti viegliprātīgi no manas puses. Ņemam neoriģinālo AliExpress barokli, ar ko es baroju Famicomu, parasto Famicomu dzeltenu kartridžu konsoli, spraužam iekšā šajās konsolēs, spraužam manu jocīgo nezināmo video kabeli atpakaļ. Tā, teļuks ir iesprausts. Nokurināju, nenokurināju. Nekas nenotiek. Lampiņa deg. Labi. Es vienkārši sāku atkal no sākuma. Šis ir ar lipīgo kāju Famicoms. Nākošais Japānas brīnums, netīrais. Kāpēc televizorā nav iesprauts neviens vadu? Tas ir iemesls, kādēļ es nekad neesmu uzreiz panikā, ja kaut kas nestrādā, jo 90% gadījumu es pats esmu kaut ko aizmirsis iespraust vai izdarīt. Atpakaļ pirmais, lipīgā kāja, baroklis iekšā, tagad ir īstais, viņš ir rozetē, vats ir televizorā. Sprauž iekšā. Tā, nezināmais vats. Slēdz iekšā. Viņš strādā, bet ir drausmīgi tumšs un svītras. Bez panikas. Ir lipīgais, salauztais un netīrais. Kāpēc salauztais tagad dara? Un viņš ir sasodīti tumšs. Tumšums gan varētu būt dēļ video kabeļa. Šitie ķīniešu kabeļi, viņiem dažreiz iekšā ir rezistori un dažreiz nav rezistori. Rezistori un patiesībā pretestības, 0,75 ohm pretestības, viņas padara signālu tumšāku un tādu, kādu vajag monitoram, bet dažreiz konsolēs jau ir iekšā tie rezistori, dažreiz viņus nevajag, dažreiz viņus vajag, un tā kā tev ir 738 šitādi kabeļi, tu nezini, kuros ir tie rezistori un kuros nav. Šis ir mans Famicom kabelis, kuram, man liekas, točni nav tie rezistori.
Man ir viens strādājošs Famikoms. Vismaz viens. Kas ir ar skaņu? Kāpēc skaņa raustās un pazūd? Varbūt tāpēc, ka man tagad ir jāspēlē Japāņu spēles. Bet viņam taču it kā bija jāprot konvertēt. Labi, Japānā bija vispār rock'n'roll racing? Un nevis Blizzards, bet Namco? Nu, jeb Namcots. The stage is set, the green flag drops. Un nekāda problēma ar skaņu. Šitas gan būs jāpastudē. Un spēle iet ievērojami ātrāk. Tas izrādās, ka man uz Japāņu Famicom tad jāspēlē. Es nevaru spēlēt PAL spēles, jo viņām, piemēram, šai gļučī skaņa dēļ nesakritības ātrumā. Es saprotu, ka šis nav saprotams, ko es tagad murmulēju, bet tie čaļi, kas ņēmās ar šitām retro konsolēm, viņi sapratīs. Uz Famicoma skrien un raustās PAL spēles. Es esmu nenormāli priecīgs. Man ir interesanti, man ir strādājoša konsole un man ir 2 projektiņi. Bet es nelikšos mierā, man vajag tagad jau paskatīties, kāpēc viena konsole neiet. Eju uz šo konsoli, es nomazgāšu, izbalināšu bla bla bla, plus es vēl nopirkšu vēl ekstra barošanas blociņu, ja man tāda nav. Un uzrakstīšu, ka tas ir priekš tās konsoles. Man vēl vajadzētu pāris Famicom pultis. Īsāk sakot, tas, kurš strādā bez problēmām, tas ir Famicoms, kuram ir netīra šitā poga un ielausts keisa augšpusē. Jūs varat redzēt, ka šeit ir rakstīts DC in. Un kur PAL Super Nintendo ir rakstīts AC in. Bet es, protams, ilgstoši to nedarītu un vispār nevajadzētu riskēt. Bet es jums tikko parādīju, ka maņstrāvas adapteri iespraužot iekšā līdzstrāvas konsolē nav tā, ka uzreiz viss nodeg. Zin kā, visvieglāk ir salabot tās konsoles, kurām ir problēmas ar barošanu. Ja tur strīpiņas vai kaut kas tāds, tur jau var būt čipiņi un tad visādi analyzeri un osciloskopi un ne jau mini, kas tur ir pa vainu. Parasti jau nekad neuzmini. Un tu ievēro? Šitā ir fantastika. Pilnīgi viss ir spoguļskatā. Redzi, tur ir rakstīts dir. Katrs burts ir apgriezts otrādi. Šeit ir rakstīts PAL. P-A-L. Esmu diezgan droši, ka tas ir kaut kāds atmiņas menedžmenta čips, kas ir sagājis dēlī. Jā, visa info ir otrādi. Tas ir stilīgi. Es nekad neesmu saskāries ar tādu problēmu, ka konsolē hardware līmenī visi simboli ir pagāja, bet šis būs rītīgi interesanti. Kas tad spēles arī ir spoguļskatā? Viss būs apgriezts. Pagāja, Tetri figūras ir otrādi. Katrs spraitu paletes atribūts ir apgriezts otrādi. Rock'n'roll racing ir ok uzraksts. Tas nozīmē, ka tikai kaut kādam vienam atmiņas apgabalam problēmas. Tie spraiti, kas ir atbildīgi par tekstiem, tie ir ok. Grafiskie teksti ir forši. Rekur planēta. Te bija planēta. Viņas tekstūra ir sagājis pilnīgi sviestā. Šitas ir krūta. Un šitas ir reāli interesanti. Tātad lipīgiem ir kaut kāda problēma ar čipiem. Un vēlreiz paprovēsim netīro. Pilnīgās neiešanas problēma ir replicējama un konstanta. Skaidrs? Skaties. Šis ir tas SNES, kurš, Super Famicoms, kurš neslēdz iekšā. Es ar karsto gaisu nolodēju čipu. Es ceru, ka šis čips ir pie vainas, parasti visbiežāk viņš ir, un es ceru, ka šai konsolē viņš ir strādājošs. Bet viņi vispār neslēdz iekšā. Šī konsola savukārt ir tā, kurai tie apgrieztā grafika un viss tā problēma. Varbūt arī atmiņas čipi ir čupā, bet sāksim ar to. Es šito īstenībā filmēju, lai pats saprastu un atcerētos. Sāksim ar to, ka es noņemšu šito te
čipu, kurš ir visdrīzāk beigts. Likšu šo virsū, bet no sākuma man ir jānotīra šie te celiņi mikroskopiskie, un tad kaut kā uzmanīgi šis čips tur jāuzlodē. Nu, ķeros klāt. Skaties uz ekrānu. Viss sūdīgākais rezultāts. Depresīvi. Tas pats rezultāts. Kas nozīmē, ka man ir dzīves video čips PPU no vienas konsoles. Un patiesībā jau vēl ir varianti. Ir atmiņas čipi, ir otrs Picture Processing Units un ir centrālais procesors. Bet zin kā ir ar to centrālo procesoru? Tad nestrādāt funkcionalitāte. Centrālais process ir par matemātiku, un tie Picture Processing Unit PPU ir par attēlu. Bet kā jūs redzējāt, problēma ir, tas saucās bitswaps, un viņš nestrādā. Es minu otrais procesors vai atmiņa, un atmiņu pārcelt būtu nesalīdzinām vieglāk. Jā, es esmu tāds ķirbis. Es ChatGPT prasu aprakstīja situāciju un prasa, kas pa vainu. Viņš arī saka, ka PPU2 visdrīzāk nav problēma, otrais grafiskais čips, jo viņš atbild par citām lietām, viņš tur krāsas un visāds tādas lietas. Vērams. Visdrīzāk problēmas ir vērams. Tas ir šitie te mazie čipi. Un vai nu celiņi uz viņiem ir beigti, vai kāds no viņiem ir beigts. Un tagad jau ir nākošā diena, nākošās dienas rīts. Tam kompītim, tam Super Famicomam, SNESam, vienalga sauc kā gribi, viņam ir centrālais procesors, 2 PPU, Picture Processing Unit, grafiskie procesori, pirmais un otrais, viņi tā arī saucas PPU1, PPU2, un viņam ir savs rams un 2 video atmiņas. Iedomājies, tas PPU1 un 2 un tās 2 video atmiņas kopā ir tā kā videokarte kompim, no apmēram tā. Nu, tad vistipiskākais piemērs, par ko internetā visi runā, ir tas, kad mirst PPU1. Nomainīju. Vispār nekādas pārmaiņas. Pēc tam es vērsos pie ChatGPT, jo man interesēja arhitektūra tām video atmiņām. Un stulbākais ir tas, ka visu, ko jūs prasiet ChatGPT, prasiet ar tādu smagu skepsi. Jo viņš apgalvoja, ka PPU grafiskā čipa atmiņa ir savstarpēji paralēla. Īsāk sakot, tas nozīmē to, ka 11. kājiņa uz vienu atmiņas čipa un 11. kājiņa uz otru atmiņas čipa ir patiešo savienotas un tad aiziet uz procesoru. Jeb, kad tu pieliec multimetru pie viena un pie otra, viņam jāpīkst. Un tas ChatGPT visu vakardienu man skaidroja, ka ir jāpīkst. Un skaidroja man, pie kuras kājiņas, kur procesoram jākonektējas. Un čakarē prātu un čakarē. Un tad es domāju, nu labi, ChatGPT ir sagājis sviestā, paprasīšu tam DeepSeekam. Ķīnieši, tuvāk, Āzija, kaut ko sapratīs no SNESiem. Prasu šim, pilnīgi to pašu skaidro. Un skaidrs, ka viņš tās zināšanas salasīs kaut kādos formos. Un viņš man saka, šitā kāja pie šitās kājas procesoram, šitā kāja pie šitās kājas procesoram. Ja nav, tātad pa vidu celiņš ir pušu. Viņš vienkārši fano par ideju, ka kaut kur uz platas celiņš ir pušu, bet nav. Un es skatos, tās platas, foršiņas, smukas. Nekas nav vīzlīs, nekas nav sapūs, nekas nav saskrāpēts. Es paskatos, viens tas datapins pie procesora vienā pusē, otrs datapins atmiņai pie procesora otrā pusē. Es viņam saku, klausies vecais, man pofik, ko tu te muldi. Viņas ir savienotas, bet šitā. Viņš pēkšņi, klausies, jā, pareizi. Ir taču SNESiem ir tās asinhronās atmiņas. Tas nozīmē, ka viena atmiņa, viņi nav sinhroni, viņi neiet paralēli, viena atmiņa vispār pie viena procesora, otra pie otra un visādi tur samainīts. Un es visu vakardienu norunāju ar ChatGPT, bet šito es ieskaidroju tām DeepSeekam. Paņemu, DeepSeeks ir tāds pats AI1 sūds. Es paņemu to tekstu, ko tas DeepSeeks raksta, un iemetu ChatGPT. Un tas ChatGPT, jā, protams, jā. Forši, paldies. Labi, es nomainīju arī to atmiņu. Ieslēdzu iekšā konsoli, 0 izmaiņas, tieši tas pats. Spraiti strādā viss kārtībā, bet tur, kur ir burti, viņi ir apgriezti.
Un es visas tās līnijas pīkstinu, man jau besas. Labi, pievēlna, ka visu paņēmu un nomainīju platei arī Picture Processing Unit PPU2. Tas, ko es izdarīju, es pārcēlu šo čipu un šo čipu. Es patiesībā nedaru to pirmo reizi, bet es to daru pirmo reizi veiksmīgi. Un šoreiz es super uzmanīgi piegāju, pilnīgi pretēji tam, kā māca YouTube. Un, protams, es to visu stāstu, tāpēc, ka viņš cits strādā. Es šos daudzkāju čipus nebiju lodējis veiksmīgi tā, ka strādā un rezultātā kaut kā konsole tiek salabota. Jo tas ir murgs, tā ir elle, tur viss ir šausmīgi maziņš. Un turpat spēlē tādi faktori kā apgaismojums. Es konstatēju, ka labi, tu lodē ļoti uzmanīgi ar fantastiski maz alvas, bet vislabākais ir tad, kad tu pārbaudi, vai viss ir smuki pielodēts vai nav īsi vispārējais, izslēdz visas gaismas ārā, tāpēc, ka svaiga alva spīd un tu neko nesaproti. Tāds mīkrēslis, es izslēdzu lielo gaismu, izslēdzu galda lampu, visu, man vienkārši fonā spīd monitors. Es uzreiz redzu visu, nekas nespīd, un es precīzi redzu visas kājiņas. Tas tāds varbūt kādam noderēs. Starp citu, tas, ko es nepastāstīju, man ir šajā te kartiģā tāda testkārta, kas pārbauda visus čipus un pārbauda dzelžus. Tad, kad viņš nestrādāja, tad tie testkārtiģi visi tāpat uzrādīja, ka viss ir kārtībā un viss strādā. Tā ka tur nav nekādas garantijas, ka tu uzzināsi, kurš čips vai vispār, ka tu konstatēsi, ka ir problēma ar tiem testkārtēm. Riktīgi smuki, kā redzēja, viss strādā. Tas, ko es gribu pateikt, internetam baigi ticēt nevar. Vismazāk ticamais čips bija īstenībā patiesībā pie vainas. No 3 konsolēm man tagad būs 2 strādājošas. Es tos korpusus, protams, nomazgāšu un mēģināšu no 3 uzbūvēt 2 vislabākos. Ko es darīšu ar to plati, kas tagad ir galīgi beigta? Tad, kad es ņēmu nost pa vienam čipam un liku klāt un redzēju, ka konsolē nekas nemainījās, es sapratu, ka tie čipi ir veseli. Attiecīgi man tagad ir atsevišķa NESa atmiņa, Picture Processing Unit 1, par kuriem es zinu, ka viņi strādās. Šo plati es kaut kur nometīšu, baigi vajadzīgi viņi man nav, un pasties viņi tagad ir bez 2 čipiem un atmiņas. Un to, kas paliks pāri no korpusiem, viss sliktākās daļas, tās es izmetīšu. Kāpēc es tagad neparādīšu, kā es nomazgāju, salieku, saskrūvēju, un man ir 2 superīgas NES un 1 ārā metams, tāpēc, ka šis video jau ir pa garu. Lūk, tāda ir mana pieredze ar nopirkt kasti ar Japāņu konsolēm, kur 3 iekšā ir beigtas vai netestētas. Apmēram ar tādu statistiku es arī rēķinājos, ka no 3 viena varētu strādāt un viena varētu savākt. Labi, tas arī viss. Jāatgriež pie tiem dzelteniem kartiģiem beidzot. Čau! Šitā tagad ir tava kaste?